Kuram pirmajam jāmirst? Kāds vīrs ar savu sievu nepavisam nav varējuši sadzīvot. Ko viens darījis, tas otram nepaticis, un strīdus vien bijis. Kādreiz vīrs pie sevis nodomājis, tā nu tā lieta ilgi nevar iet. Kas var zināt, cik ilgi vēl tā sieva dzīvo? Visu mūžu es tādu dzīvi nevaru ciest. Ja nu es zinātu, ka sieva drīz mirst, tad nu vēl paciestu, bet citādi nu gan ne. Bet sieva domājusi taisni tāpat. Es to vīru vairs nevaru izturēt. Ja zinātu, ka viņš vēl ilgi dzīvo, tad tuliņ projām. Bet ko tu tik ātri izdarīsi? Kādu laiku vēl tā paliek? Bet vietieši šie dabū no ļaudīm zināt, ka tam, kurš gribot zināt, kas nākošā gadā mirs, tam jaungada naktī 12. jāaiziet uz baznīcu un jāpaslēpjas aiz durvīm. Un kas pusnaktī ies pa durvīm baznīcā, tas nākošā gadā mirs. Tas nu būtu labi, bet nu vīrs un sieva nevar ne jaungadu sagaidīt. Tie nu grib katrā ziņā dabūt zināt, vai pretējā puse nākošgad mirst vai nē. Un pienāk jaungada nakts. Vīrs tuliņ pirmais nevar sagaidīt pusnakti. Šis saka sievai, ka ies pie draugiem padzīvot un tuliņ projām uz baznīcu. Sievai tagad nav nekādas daļas, kur vīrs iet. Viņa arī grib iet uz baznīcu skatīties, kas pusnaktī tur ies iekšā. Pirmais zināms aiziet vīrs. Šis nu ieiet un noslēpjas pie pašām pirmajām durvīm. Gaida, redzēs, kas nu nāks iekšā. Bet kā nu tu taisni zināsi, kad 12. Šim pulkstenis aizmirsies mājās. Bet pēc kāda laika šis arī redz, ka pa baznīcas durvīm ienāk viņa sieva un ieiet baznīcā. Bet sieva neiet viss, kā vīrs domā baznīcā, bet noslēpjas pie baznīcas pēdējām durvīm. Vīrs nu tik laimīgs, ka nezina, ko darīt. Sieva nākošgad mirs. Bet šim gribas arī redzēt, ko sieva baznīcā dara, un viņš neko nedomādams ieiet baznīcā. Bet ko tu tur redzēsi? Baznīca pavisam tukša. Sieva stāvēdam pie baznīcas durvīm, gan redz, ka vīrs ieiet baznīcā. Šī nu skriedam uz mājām vien sauc, ak, tavu laimi, vīrs nākošgad mirst. Pēc laika atkal vīrs pārnāk. Bet nu sieva tik priecīgi, ka ņemas vīru tuliņ izjautāt, kā šim pie draugiem gājis, ko darījis, ēdis. Nu tā vien. Bet vīrs arī laimīgs, un tā nu šī priecājas. Neviens vairs negrib otru sāpināt. Un tā iet no dienas dienā. Vīra un sievas dzīve ieiet pavisam citās sliedēs, bet neviens nemirst. Tuvojas jaungads, un vīrs domā, nu jau sieva katrā ziņā drīz mirst, jo cik tad nu vairs līdz jaungadam? Sieva arī domā, nu jau vīrs drīz vien mirs, un tad es varēšu dzīvot kā tīk. Bet nekā. Pienāk jaungada vakars, un šie nu abi sēž istabā un domā, ka viens no tūlīņa mirst, un nu vienam otra gandrīz paliek žēl. Pagājušo gadu tie nodzīvojuši, ka labāk nevajag, bet pulkstenis nosit 12 un nekas. Un nākošo gadu tie dzīvo kā iepriekšējo, jo viņa dzīve nu jau tā iegrozījusies. Paldies!